Šī reize tiek būvēta uz pagājušās reizes, vai ne? Pagājušā reizē mēs iesākām 8. un 9. nodaļu, kas runā tieši par žēlastības parādīšanu, žēlastības došanu. Un par ko tad tur bija runa? Šodien mēs to nesaucam par žēlastību, mēs viņu saucam par ziedošanu. Jā, bet tā ir žēlastība. Un konkrēti skatoties tajā kontekstā, mēs saprotam, nav runa par ziedošanu jebkādiem mērķiem, kas būtu, teiksim, lai nodrošinātu draudzēm algas vai misijas projektus vai apkures vai zīmuļus svētdienas skolai. Šīs divas nodaļas ļoti konkrēti runā par žēlastību, jeb, kā mēs runājam, ziedošanu, tieši nabadzīgiem. Tieši nabadzīgiem. Tās ir šīs divas nodaļas. Pamatojumu citām lietām, kā jau es teicu pagājušā reizē, mēs varam atrast citās rakstvietās, bet šīs divas rakstvietas ir specifiskas. Un tāpēc arī mēs nobeidzam pagājušā reizē, atceraties, ar Mūzus grāmatu, ar piemēru no tuksneša. Un kas tur bija tuksnesī? Tā manna, ja, kas bija jāsalasa. Un tur bija rakstīts, ka nebija tā, ka vieniem būtu milzīgi daudz un otriem būtu pietrūcis. Bet patiesībā viss salasīja tik, cik katram vajadzēja. Un tas ir tas piemērs, kur Pāvils arī lieto savā argumentācijā, kāpēc ir svarīgi mums dalīties savā starpā. Jo tas ir bijis Dieva plāns, un Dievs pats to tā izdarīja. Un ja tur tuksnesī varbūt cilvēki vēl nebūtu bijuši gatavi dalīties, un kāds būtu salasījis šausmīgi daudz, man patīk tas, ka tur ir rakstīts Bībelē, ka patiesībā viņi neviens nesalasīja par daudz. Katrs salasīja tik, cik viņa namam vajadzēja, jo kaut kādā veidā Dievs darīja to, ka viņi nespēja salasīt vairāk. Nezinu, tas ir apbrīnojami. Šodien mums ir Dieva svētais gars. Mēs esam aicināti paši būt līdzdalīgi savu lēmumu pieņemšanā. Un šodien mēs dzīvojam laikā, kad viens otrs salas vairāk un cits salas mazāk. Un tam ir dažādi iemesli. Un tā tad mēs ejam atpakaļ uz to pašu, ko Pāvils saka. Kam bija daudz, netap bagāts, kam bija maz, netap nabaks. Un tad ir jautājums, vai tādi šodien izskatās draudze. Okay? Mums visiem ir ko padomāt. Pareizi? Visiem ir ko padomāt. Un tā kā... Jā. Es varbūt kļūdīšos, bet nesaukšu vārdā. Var kļūdīties, bet kā cilvēks ir pētīts viņa dzīves gājumā, cik viņš nopelnīja un cik viņš atdeva tālāk prom. Un reāli viņš sākumā pelnīja maz, un viņš tur maksāja, es neatceros tos 10%, es nezinu, vai 10%, neatceros, kas pa vārdu bija, ne? Un es varētu sameklēt to piemēru kaut kur. Un viņš maksā konkrētu summu, un tad viņš nopelna vairāk pēc gadiem, un tā vietā viņa mērījums nebija, tā kā 10% mērījums. Ja es nopelnu vairāk 10%, nopelnu vairāk 10%. Viņa mērījums visu mūžu bija, cik ir tas, ar ko man pietiek. Un reāli izskatās tā tie cipari. Viņš nopelna šodien tik, viņš tur daļu dod prom. Viņš nopelna vairāk, viņš daļu dod prom. Un reāli beigās viņš nopelna tik, un šitik viņš dod prom. Jo viņš saka, man ar tik pietiek. Un tas ir tas jautājums, vai mēs kristieši tā spējam vispār dzīvot. Mums viss pasaule apkārt nedzīvo tajās kategorijās. Pareizi? Nē, tas bija kā gadsimt divus atpakaļ. Bet arī viņš diezgan okay. Jā. dzīvo 10%. Redzi, otrādais aprēķins, jā. Un tas ir, protams, mēs nevarētu teikt, Bībele reku burtiski to māca, bet tas, ka Pāvils saka, pagājušā reize, ko mēs skatījāmies, vai ne, kad dalīšanās notiek, ka tas, kas ir bagāts, nekļūst bagāts, tas, kas ir nabaks, nekļūst nabaks, tas vairāk ir uz šito domāšanu, ka patiesībā tu nerēķini, vai ne, man tagad ir tik un šodien ir tik, un tad te ir tie 10, lai tad iet, vai ne? Patiesībā visu laiku tas cilvēks domā, bet cik ir tas, ar ko man pietiek? Tas ir apbrīnojami. Tā kā ja kāds pelna vairāk, nesamaziniet ienākumus. Vienkārši palieliniet savus pēdiņās izdevumus, ja, kā saka, žēlastības darbus. Ja.
Tā kā, un lai tas uz mums visiem attiecās. Lai Dievs mums dod to žēlastību tādā veidā redzēt, tā ir Dieva dāvana kaut kādā ziņā. Un Dievs varbūt grib mums kaut kā lietot. Tā kā, tas ir tas, par ko mēs runājam pagājušajā reizē. Ne šiem vārdiem varbūt. Jā. Nu, tad virzamies tālāk no 16. panta. Jā, mēs pirms pabeidzam 8. nodaļu, tur tās domas, kas ir, un vispār, ja viņas iet tālāk iekšā 9. nodaļā, šī tēma no 16. ievirzās 9. pirmie 5 panti vēl, un tad mēs apskatīsim, ceram, šogad līdz 9. nodaļas pirmiem 5 pantiem. Izlasīsim vispirms to pirmo daļu. Bet paldies Dievam, kas titam devis sirdī tādu pašu rūpību par jums. Viņš sekoja manam aicinājumam un, būdams uzcītīgs, pats labprātīgi nogāja pie jums. Mēs esam viņam līdzi nosūtījuši brāli, kam visās draudzēs ir laba slava evaņģēlija lietā. Un ne tādēļ vien, bet viņš ir mūsu draudžu izraudzītais pavadonis šī mīlestības darbā, ko mēs strādājam, lai paustu tā kunga godu un savu labo gribu. Tā mēs nodrošināmies, ka neviens mums neceltu neslavu bagāto dāvanu dēļ, ko esam savākuši, jo mēs dzenamies pēc tā, kas labs ne tik vien tā kunga, bet arī cilvēku priekšā. Tiem līdzi mēs nosūtījām mūsu brāli, par kuru centību vairāk kārt dažādos gadījumos esam pārliecinājušies. Tagad viņa centība ir vēl lielāka, pilnīgā paļāvībā uz jums. Kas attiecas uz Titu, tad viņš ir mans biedrs un līdzstrādnieks jūsu vidū. Kas attiecas uz mūsu brāļiem, tie ir draudžu sūtņi Kristum par godu. Tad parādiet viņiem savu mīlestību un attaisnojiet mūsu labo atsauksmi par jums, viņu un draudžu priekšā. Tātad mēs varētu teikt tā, mēs gribam parādīt mīlestību, mēs gribam kalpot, mēs gribam, lai citi parāda mīlestību un arī iesaistās kalpošanā. Un šeit ir tā, ja tā var teikt, tādi 3 posmiņi, te ir Pāvils un kādi, kas ir kopā ar viņu. Viņi deliģē kādus citus, un šis teksts runā konkrēti. Jūs saskaitījāt, cik cilvēki? Kurš saskaitīja? 3 cilvēki tic, tad ir viens nenosaukts un vēl viens nenosaukts brālis. Ja? Runā par 3 cilvēkiem, kas tiek deliģēti doties uz Ahais provinci, kas ir, kur tā Korinta arī atrodas, uz turieni, lai uzrunātu citus un saņemtu no viņiem to ziedojumu. Ja? Tādas 3 cilvēku grupiņas te parādās. Tā. Un tad tas jautājums līdz ar to kopumā no tā teksta izriet, kur savā ziņā netiešā veidā Pāvils apskata, ir, kas tad kvalificē tos brāļus, kas ir tajā vidusposmā. Ja Pāvils ir tas viens un tie viņa biedri, kas sūta viņus, un viņš runā par tie 3 brāļiem, kas tiek sūtīti, viņš diezgan daudz uzmanību velta tieši šiem 3 brāļiem. No 16. līdz 22. pantam. Ja? Tad viņš runā par kvalitāti, kādu būtu jāraksturo tiem cilvēkiem, kas tiek sūtīti, kā tie, kur no tos ziedojumus saņems no tās pēdējās cilvēku daļas, kas šeit minēti. Ja? Tas tad arī būs tā lielākā uzmanība, uz ko mēs pievērsīsimies šajā tekstā. Un skaidrs ir arī tas, ka tad, kad Pāvils runā par to kvalitāti, acīmredzot, tas ir svarīgi, jo jūs zināt, kas notiek, kad tu uzticies cilvēkam, kurš neattaisno tavu uzticību. Ja? Ka viņš aiziet, tu it kā gribētu, ka viņš pārstāv tavu viedokli, tavu uzskatu, izdara to, ko tu esi viņam uzticējis, bet patiesībā viņš kaut ko aizšauj šķīvi, ja, drusku. Un ko viņš pasaka ar to? Viņš varbūt rada neusticību tev kā sūtītājam, viņš rada neusticību varbūt tam kopdarbam, ja tā atbildība bijusi lielāka tam cilvēkam. Ja? Un galā, pat tad, ja viņš iegūst to cilvēku uzmanību, tur rodas vēl viena problēma. Tie cilvēki jau kaut kādā veidā saskata to, kas nāk no viņa ārā. Viņi sadzird. Un ja tas ir viss, ko viņi sadzird, viņi var sākt kopēt to cilvēku, kas pie viņiem ir atnācis kā tas deliģētais cilvēks. Viņi varbūt kaut ko saklaus viņa motīvos, viņi var sākt to kopēt. Tas pats klasiskais stāsts, vai ne, par cilvēkiem, kas
vāc ziedojums ar nepareizu kaut kādu pamatojumu. Ja? Tā skaitā vēl nolādot cilvēkus. Ja es jums stāstīju pagājušajā, ja, ka es biju vienā sapulcē, kur pilnīgi nolādēja, ja tu nedos ziedojumus. Un iedomājieties, cilvēks iet uz to draudzi, un viņš varbūt vēl pagroz galvu pirmā brīdī. Un tad kāds, kas iet tai draudzē regulāri, saka, tas nekas, tas ir normāli. Jā, tu vēl paskaidro, kāpēc tas ir normāli. Tas cilvēks pēc tam turpina tādā draudzē dzīvot un uzskatīt, ka tas ir normāli. Viņu tāpat infekcija paņem. Ja? Un tāpēc, skatoties šajā tekstā, es domāju, Pāvils ļoti uzmanīgi skatās, kam ir jāraksturo tos cilvēkus, ko viņš sūta. Jo, ja viņi tur darīs tās lietas nepareizi, nav jau vairs runa tikai par to, ka viņi prezentē kaut ko nepareizi. Viņi var arī aplipināt ar kaut ko nepareizi tos cilvēkus. Nu tā. Tātad kvalifikācija. Kvalifikācija cilvēkiem, ar kurus mēs iesaistam kaut kādā sadarbībā. Nu tā. Jūs esat kādreiz satikuši kristiešus, kuri mēģina sev piedāvāt, saka, jā, dod man, uztic man, es iešu un darīšu. Un tu kaut kā jūti, kaut kas nebūs. Man liekas, ka to cilvēku vispirms ir bišķiņi jāpamāc, kas tas būs, kā tas ir jādara. Un ja tas cilvēks ir mācāms, tad jau ir labi. Bet ja viņš nav mācāms, ja tu jūti, ka tu saki vienu, viņš ir dzirdējis pilnīgi citu, vai ne? Jau sarunas laikā tu jūti, kaut kas nav. Un tad ir kādreiz grūti tam cilvēkam pateikt, apstājies bišķiņi. Mēs varētu par šito vairāk parunāt, pirms tas tiek darīts. Un nav viegli ar tādiem. Man ir gadījies satikt tādus. Nu tā. Svarīgi, kam mēs uzticamies. Un kādreiz cilvēki ir piedzīvojuši kaut ko, viņi saka, es gribu iet, es gribu darīt. Un dažkārt viņi grib atspoguļot savu varēšanu, savu varbūt labo pieredzi stāstu. Bet viņi nav gatavi īsti ielikt centrā Kristu. Nu tā ir liela bīstamība. Es nesaku, ka mums nevajag iesaistīt cilvēkus, kuri ir nepilnīgi. Neviens nav pilnīgs. Bet mums vienkārši jābūt uzmanīgiem. Tad, kad mēs skatījāmies 2. korintiešiem pašu sākumu, tur jau bija šie vārdi slavēts, lai ir mūsu kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, žēlstības Tēvs un iepriecināšanas Dievs, kas mūs iepriecina visās mūsu bēdās, ka mēs tos, kam ir kādas bēdas, varam iepriecināt ar to ieprieci, ko paši no Dieva esam saņēmuši. Kāds no jums arī pierakst pie Bībeles kaut kāds komentārs? Atcerieties, kur šeit bija problēma? Ar to iepriecu. Un šeit ir rakstīts, ja, ko paši no Dieva esam saņēmuši. Tā ir, ka tas būtu noticis pagātnē. Mēs to saņēmām, tagad mēs iepriecināsim ar to, ko mēs kādreiz dabūjam. Un grieķu valoda šeit nelieto salikto laiku, grieķu valoda lieto tagadni, kas nozīmē ar to iepriecu, ar kuru paši mēs tiekam iepriecināti, vai ne? Jeb mierināti no Dieva. Mēs dodam to, ko Dievs jau tagad dod mums, vēl šajā brīdī. Kas savā ziņā nozīmē to, ka man nav vajadzīgs, ka visas manas problēmas ir atrisināts, ka es esmu pat pilnība, lai kalpotu citiem. Tas nav vajadzīgs, un tas nav tas, ko es gribu pateikt arī ar šī vakar to raksturvietu, ko mēs apstīsim 8. nodaļā. Tas cilvēks var būt nepilnīgs, bet viņš liek centrā Dievu. Ja? Viņam varbūt šitā ir tas purvs. Bet viņš pagriežas pa labi, kur ir vēl viens tāpatās. Un viņš saka, Dievs ir uzticīgs, būs labi. Ja. Un pasaule teiktu, ko tu muldi, tu pats slīkst, vai ne? Kas būs labi, tu pats neesi pierādījums tam, ka būs labi. Bet šī rakstvieta saka, ka tas cilvēks, kurš pats tiek no Dieva stiprināts tajā brīdī, kad viņam ir grūti, un viņš ir purvā, viņš var pagriezt galvu pa kreisi un teikt, turamies, Dievs ir uzticīgs. Viņš man tagad mierina. Man sirdī ir miers. Dievs man stiprina. Dievs ir ar mums. Un tā kā, es gribu, ka mēs saprotam, tad, kad mēs tūlīt runāsim par to tekstu tālāk, kad nav tas pašos pamatos jautājums par to, ka mēs runājam par perfektiem cilvēkiem. Ja? Es gribu uz brīdi uzlikt visu tekstu, lai parādītu dažas lietas šeit.
Tad, kad mēs skatāmies kopumā uz visu to raksturvietu, kas kvalificē tos cilvēkus, kas tiek sūtīti, tad mēs redzam Dieva centralitāti. Dieva centralitāti. Un tātad pirmkārt iezīmēšu to, mēs esam tātad pirmkārt būs tic, par kur mēs runāsim, tad te ir viens brālis, viņš pārakstījās pāri brālis un nosūtījām, un te ir vēl viens brālis. Tātad, kas raksturo šos trīs cilvēkus? Viņus visus raksturo Dieva centralitāti. Redzat? Pirmais, ka mēs skatāmies, ka Dievs ir tas, kas ir devis sirdī Titam kaut ko. Tātad Dievs ir strādājis Tita sirdī. Šim cilvēkam ir laba slava evaņģēlija lietā. Un kas ir evaņģēlijs? Evaņģēlijs ir par Jēzus Kristu, tas saistīts ar Kristu, Kristus centralitāti, un viņš to atspoguļo savā dzīvē. Un tāpat tas trešais brālis, Nosiem brāli, ciem vairāk, ka daži gadi tagad viņi ciem pilnīgā paļāvībā uz jums. Paga, es negribu apmaldīties. Redziet šeit, viņa centība ir vēl lielāka, pilnīgā paļāvībā uz jums. Un tas, ko mēs redzam kontekstā, skatoties arī 2. korintiešu kontekstā, kā tas cilvēks spēja redzēt korintiešus tik labus. Un tas saskan ar to, cik labus atkal un atkal, mēs iepriekšējās reizes esam runājuši par Pāvila skatījumu, ka viņš ticēja Dieva darbam korintiešu dzīvē. Un tāpēc viņš varēja teikt, es esmu priecīgs, vienalga, būs labi. Kaut arī tur ir problēmas, un viņš runā problēmu, viņš saka, būs labi, un viņš tic tam. Un savā ziņā arī trešais brālis atspoguļo kaut ko, kas ir necilvēcīgi, jeb nedabīgi priekš cilvēki. Ja? Viņš atspoguļo kaut ko, ko tikai tu vari redzēt cilvēkos, ja tu skaties tā, kā Dievs grib, ka tu skaties. Vai ne, ka tu liec lielāku uzticību, nekā tas cilvēks varbūt dabīgā veidā būtu pelnījis. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs ir viņa dzīvē. Nevis viņš pats to visu spēja izdarīt un tik galā. Tagad tā ir viena tāda lieta, kas šeit parādās. Otra lieta, ko mēs redzam atkal un atkal, ir draudzes. Draudžu pieminēšana, kas nav mazsvarīga, ja mēs tā domājam. Ne? Te ir visās draudzēs. Redzat? 19. pants mūsu, tas ir draudžu. Tie ir draudžu cilvēki. 24. pants draudžu priekšā. Un tas iedod tā ļoti labu kontekstu, ja mēs domājam par to, kam vispār var uzticēties. Tiem cilvēkiem, kam Dievs ir svarīgs, un tie cilvēki, kas ir gatavi strādāt draudzes kontekstā, un kuriem draudze, tā vide, kurā viņi strādājuši, dod kaut kādu uzticamības kredītu, vai ne? Nu tā. Tas ir fonā tam visam. Un, kā jau teicu, Pāvils runā par žēlastības došanu, bet tā kā jūs esat sekmēm bagāti visās lietās, ticībā, vārdā, atziņā, visādos centienos savā mīlestībā uz jums, te arī parādās tā uzticība uz viņiem, kaut arī ir problēmas, tad esiet bagāti arī šī labdarības lietā. Un kas bija šeit apakšā, atcerieties, vārds žēlastība. Tad esiet bagāti arī šī žēlastībā. Mēs saprotam, runa par ziedošanu. To es nesaku pavēlēt, bet centību, kas redzam pie citiem, gribētu pārbaudīt jūsu mīlestību, vai tā ir īsta. Jo jūs zināt mūsu kunga Jēzus Kristus žēlastību, tieši tas pats vārds, ka viņš bagāts būdams ir tapis nabaks jūsu dēļ, lai viņa nabadzība kļūtu jums par bagātību. Nu tā, tas ir tas konteksts. Un tagad mēs ejam pēc kārtas cauri, lai runātu par katru no tiem vīriem, kas tad viņu kvalificē un kā viņš ir raksturots bišķiņ tuvāk. Un tā pirmā lieta, ko mēs redzam šeit par Titu, par katru no viņiem kaut kas atsevišķi ir pieminēts. Un tās visas trīs lietas, kas raksturo tos cilvēkus, saliekot kopā, ja, mēs teiksim, nu labi,
viņam vienam vajadzēja tādu kvalitāti, mums katram vajag visas 3 kvalitātes. Nu, mēs būsim vēl jaudīgāki nekā katrs no viņam atsevišķi. Ne tā es domāju, bet lai tas palīdz mums aizdomāties par to, kam būtu jāraksturo mūs, ja mums uzticētos, jeb arī lai mums uzticētos kalpošanai, sadarbībai ar citiem cilvēkiem. Nu tā, un tas pirmais, kas šeit ir, Dievs bija strādājis, mēs runājam par to, Dievs ir strādājis Tita sirdī. Titam šis ir tas raksturojums. Dievs ir strādājis viņa sirdī. Un šeit ir atsevišķi vārdi, kas vēl tiek lietoti. Pirmais, ko es gribu iezīmēt atsevišķi, ir šeit viņš saka par jums. Viņš lieto vārdu rūpība. Rūpība šeit ir no vārda, ko var tulkot arī tāda steiga, čaklums, centība. Ja, tas ir tas, ko tas vārds apmēram nozīmē. Viņš ir iededzies, viņš grib to darīt. Un tad ir jautājums, kā tad parādījās tas čaklums, tā rūpība, tā steiga, kur viņš ir gatavs parādīt, lai kalpotu viņam uzticētajā uzdevumā. Un tad šeit rakstīts, viņš sekoja manam aicinājumam, tā ir tā pirmā puse. Un šeit grieķu valodā ir tāda konstrukcija, ko sauc men-de konstrukcija, kad šie vārdi parādās tekstā, vienā vietā tas viens vārdiņš, otrā vietā otrs vārdiņš, tad tā doma, kur autors ir ielicis, ir no vienas puses ir tā, bet no otras puses ir šitā. Un 17. pants sadalās ar šo konstrukciju, kas nozīmē, ka patiesībā viņš saka tā, ka no vienas puses viņš sekoja manam aicinājumam, bet no otras puses pats labprātīgi aizgāja. No vienas puses es teicu, bet no otras puses būdams uzcītīgs. Tāpēc, ka tas viņā bija. Un patiesībā šeit ir tas būdams uzcītīgs. Uzcītīgs tas vārds ir paņemts, tur apakšā ir īpašības vārds pārākā pakāpē, ka viņš ir bijis vēl dedzīgāks, viņš ir parādījis vēl lielāku dedzību nekā atspoguļo tas, vai skatoties, jeb salīdzinot ar to, ka viņam tik izteikts aicinājums. Tātad tajā brīdī, kad Pāvils saka, ka viņš ir aicinājis viņu darīt, tāda sajūta ir, ka viņš jau ir bijis tā kā uzvilkts tā kā uz gumijas, tā kā pie ķēdes, kurš ir ar vēl lielāku dedzību bijis gatavs atsaukties. Ja? Tas vienīgais, tas ir tagad tāds ūdens piliens bijis, kas pēdējais, kas visu to izmaina. Ja? Tas ir tas, kā tas teikums tiek atklāts. Ļoti interesanti. Tad, kurš grib mācīties grieķu valodu? Pirmdienās. Ja? bet tas ir interesanti, ja? Kad no vienas puses Pāvils saka, ka viņš gan aicināja, bet tas viņa aicinājums sastapās Titā ar vēl lielāku dedzību iet un darīt to lietu. Nu, tiem no jums, kam ir bērni mājās, kad jūs sakāt, hei, vajadzētu tagad te uzkopt istabu, ir tā, ka viņi pilnīgi noraujās tā kā suņi no ķēdes. Saka, mēs sen gaidījām, ka tu mūs aicinās uzkopt istabu. Nu, nav tā vienmēr, ja? Bet jūs ideju sapratāt, ja? Tātad viņā jau tas bija. Viņš jau to gaidīja. Tā ir tā sajūta, ko tas teksts rada, ko viņš liek domāt. Ja? Un tas liek mums aizdomāties par to, kādi kalpotāji mēs esam. Pāvils viņu iedrosina, viņš viņu ierosina uz to, un viņš ir bijis ierosināts, bet tur ir bijis jau kaut kas vairāk. Romiešiem 12. nodaļā Pāvils saka, savā darbā neesiet kūtri, esiet dedzīgi garā, gatavi kalpot tam kungam. Gatavi kalpot tam kungam. Lai tu būtu gatavs, tev jābūt dedzīgam un tic to atspoguļo. Viņš jau ir uzvilcies, gatavs iet. Interesanti, kādi mēs esam, vai ne? Un kādreiz mēs aizbildinamies. Mēs neesam tik gatavi. Man vajag bišķiņi dabūt kaut kādu
kārtējo injekciju vai kaut ko tādu, ja, lai es būtu gatavs iet. Bet paskatieties apostļu darbu 3. nodaļu. Kurā brīdī notiek tā slimā cilvēka dziedināšana, kad viņi saka, sudraba zelta nav, bet kas man ir, to es tev dodu. Vai tas notiek pirms dievkalpojuma vai pēc dievkalpojuma? Pirms sapulces vai pēc? Pirms, jā. Pēters vēl nav sludinājis. Ja? Labi, mēs teiksim, tas jau bija Pēters pats sludinātājs. Ja? Bet savā ziņā tāds interesants moments, vai ne, kad kalpošana var notikt arī pirms tam. Jānis arī tur bija klāt. Nav jāsākās kaut kam, kas tevi uzstājas. Labi, tur, teiksim, viena tāpat persona, bet tā par mazām grupām kādreiz arī saka, vai ne, ka tas, kas, vai par dievkalpojumu tā saka, vai ne, ka tas, kas mūsu gadījumā būtu kā, mums sākās, piemēram, 4, beidzās 6. Tas, kas notiek tavā dzīvē no 4 līdz 6, jeb otrādi, no 6 caur visām 7 dienām līdz 4 ir tikpat svarīgs kā no 4 līdz 6. Vai ne? Un mēs nevaram pateikt, ka tās 2 stundas ar kaut ko Dievu priekšā vai mūsu dzīvē, ka viņām būtu jābūt atšķirīgām. Tai dedzībai, tai gatavībai iesaistīties, kalpot no 6 līdz 4 ir jābūt tieši tai pašai, kas no 4 līdz 6. Un te ir, man liekas, ļoti labi tas atspoguļots. Tas ir viens cilvēks. Ejam uz nākošo. Tā, te ir vēl viens brālis nosaukts, viņam līdz nosūtīts. Un ko tad mēs uzzinām par viņu? Tātad draudzes bija parādījušas viņam atzinību, uzticību, lai viņš var būt līdzās tajā kalpošanā. Šeit ir tie vārdi laba slava evaņģēlija lietā. Ko tas nozīmē? Kāda varētu būt varianti? Laba slava evaņģēlija lietā. Viens variants ir, ka viņš ir cilvēks, kas varbūt arī kalpoja kā sludinātājs. Un viņš bija pierādījis sev, redz, kā viņš prot sludināt, viņš zina, viņš labi sludina, viņš uzticīgs ir bijis kalpošanā. Bet otrs variants būtu redzēt, ka tas, kādu dzīvi viņš uzrādīja saistībā ar evaņģēliju, ka tas ir devis viņam labu slavu. Jebkurā gadījumā, lai kā tas būtu, tas varētu būt arī savstarpēji saistīts, vai arī tikai tas otrs variants. Bet tas, kas mums varētu būt interesanti šeit, ka runa ir par visām draudzēm. Visās draudzēs. Tas nav tā, ka vienā draudzē viņu pazīst, saka, wow, tas ir labs cilvēks, un tad citās nē. Man liekas, tas šeit labi liecina par draudžu sadraudzību savā starpā. Mums varbūt nav tādas Bībeles raksturvietas, kur būtu redz, ir jādibina draudžu savienība, tā kā Baptistu savienība vai ne, vēl Luteriskā baznīca vai kā. Bet ir raksturvietas, kuras rāda, ka bija cilvēki, kur bija atpazīstami dažādās draudzēs, kas nozīmē, ka viņiem tās sadarbības saites eksistēja. Un ka tās draudzes varēja vienprātīgi teikt par to cilvēku, mēs šim cilvēkam uzticamies. Tā. 19. pants šeit lieto vārdu izraudzītais. Šis būs pa to pašu līniju, jo tas vārds patiesībā nāk no vārda, kas nozīmē izstiept roku. Izraudzīt ar balsošanas palīdzību. Tas ir tas, kas oriģinālā tur ir apakšā. Izraudzītais. Viņš ir izraudzīts ar rokas stiepšanu. Visticamāk runa par balsojumu. Ja? Tātad, acīm redzot, nevienā draudzē tika jautāts, vai šis varētu būt tas cilvēks. Vai jūs šim cilvēkam uzticētu tik svarīgu lietu, kā naudas pārnēsāšana, lai savāktu no draudzēm ziedojumus, kas tiktu aiznesti nabagiem. Tā kā tā ir tāda lieta. Tad vēl viens moments, kas šeit ir pavadonis šī mīlestības darbā, ko mēs strādājam. Ja? Žēlastība.
tas vārds žēlastība. Ja? Un atkal pavadonis šī žēlastībā. Vienkārši šī žēlastībā. Darbs, oriģinālā šeit ir diakonija, kalpošana varētu teikt. Tādā veidā tas tiek pasniegts un pagriezt šeit. Kāda ir kvalitāte šim cilvēkam? Kas nosaka viņa kvalitāti? Kristus, tas, kāds viņš ir atspoguļots evaņģēlijā, tas, ko Kristus ir mācījis, tas ir tas, ko cilvēks savā dzīvē ir izdzīvojis. Man liekas, ļoti augsts tāds kvalitātes rādītājs. Laba slava evaņģēlija lietā. Un tātad viņam ir dots labs raksturojums. Jautājums, vai mums draudze, kaut vai viena draudze ir kaut ko uzticējusi? Šajā gadījumā mēs ticamāk varētu runāt par centra draudzi. Ja? Mēs tā katrs varam padomāt. Un kas ir tas, ko mums draudze ir uzticējusi? Un kāpēc viņa mums ir uzticējusi? Un kāds bija tas motivators, ar kuru mēs tikām uzrunāti? Atcerieties, tiem no jums, kam ir kaut kas uzticēts. Ar ko jūs tikāt motivēti? Lūdzu, dari to, ja nav kas dara. Tas ir viens veids, kā motivēt. Ja? Un tev paliek žēl, un tu saki, es nezinu, vai varēšu. Un tad tev saka, vismaz 3 mēnešus. Nākošais motivators, ja? Tikai uz laiku tas ir. Ja? Tas ir diezgan reāli draudzēs. Tā mēdz būt, ja nav kas dara. Kāds vēl ir iespējamais motivators? Ja? Kurš no jums strādā svētdienas skolā? Vairāk ir, vai ne? Vai jums teica, nāc strādāt svētdienas skolā, jo runa par viņu dzīvību, par mūžīgo dzīvību, par dvēseļu glābšanu. Tava iespēja spēlēt lomu viņa glābšanā, un tu to proti. Mēs redzam, ka no tevis spīd Kristus. Tev pat daudz nebūs jārunā. Tu tikai pasmaidi, un viņi redzēs Jēzu tavā dzīvē. Jums tā teica? Ne? Labi, es neprasīšu, ko jums teica, bet katrā ziņā tas ir tas jautājums, tā Kristus centralitāte motivācijā vai izraudzīšanā. Šeit ir kaut kas no tā, kāds cilvēks ir evaņģēliju izdzīvojis, par ko viņš ir runājis, par ko viņš ir domājis varbūt. Ja? To varēja redzēt šajā cilvēkā. Un tāpēc tie cilvēki saka ar savas rokas pacelšanu, šis ir īstais. Es domāju, viņi nepierunāja viņu uz laiku tikai bišķiņ, ja? Vai arī, kā jau senajā pasaulē, reāli nauda tā bija, tie nebija pārskaitījumi. Un tad iedomājieties, viņam vajadzēja būt arī spēcīgam cilvēkam, ja? Lai viņš var to naudu panest. Labi, viņi jostās tur tīn iekšā, viņi tā salika un satina un aptina apkārt, bet tas jau nebija viss, ja? Viss naudu nevar jostā ielikt. Jebkurā gadījumā, arī tāds varēja būt motivators, vai ne? Nāc, jo tu esi liels, bet tas nav tas, ko draudzes redzēja. Tad padomājiet, kā jūs tikāt aicināti? Kāpēc jūs tikāt uzrunāti? Tad padomājiet. Un nākošreiz, kad jūs gaidat, kad uzrunās kalpošanai, tad mēģiniet gaidīt, lai no jums, lai kāds redz jūsos šitās lietas. Ja, ja jums kāds saka, zin ko, tev padodās, es nezinu, īstās konfetes nopirkt, tāpēc nāc svētdienas skolā, labi, vienalga māsu pulciņā, tad labi rosolu gatavo, bet domāsim par to. Paskatieties, ko Pāvils tālāk saka no 20. panta. Kāpēc Pāvils tik ļoti ievēro piesardzību? Kāpēc viņš gribēja, lai draudzes balso par cilvēku, kurš ir tikai, te ir rakstīts, pavadonis, ja? Lai paustu tā kunga godu un savu labo gribu, kas, man liekas, arī ir ļoti tādi jaudīgi teikumi. Kāpēc? 20. un 21. pants to izskaidro, kāpēc viņš tieši tā to gribēja. Tāpēc, ka ir iespēja, ka būs neslava kaut kāda iemesla dēļ. Ja? Kādas aizdomas var rasties, viņi kaut ko ņem sev. Un kā varēja zināt, ka tā ir tieši tā summa? Viņi ceļojot bija izsalkuši un iegāja kādā tavernā vai ne, un tur stiprinājās vai kā. Ja mēs dzenamies pēc tā, kas labs ne tik vien, vispirms 20, tā mēs nodrošināmies, ka viens mūs neceltu neslavu bagāto dāvanu dēļ. Un oriģinālā tur rakstīts šajā pārpilnībā
bagāto dāvanu dēļ šajā pārpilnībā. Tā ir milzīga pārpilnība, kuru viņi piedzīvoja, kur draudz bija iesaistījušies. Ļoti bagātīgi ziedoja. Kurai tiek kalpots no mums, burtiski no oriģināla, kurā viņi atrodas kalpošanā. Ja? Un tad šeit rakstīts, mēs dzenamies pēc tā, mēs dzenamies. Un oriģinālā tur ir rakstīts vārds domāt iepriekš, rūpēties. Tātad viņi ir, burtiski tas ir saliktenis, kas nozīmē domāt pirms tam. Viņi ir pirms tam domājuši, kā to visu paveikt. Ne tik vien Dievu priekšā, kunga priekšā, Jēzus priekšā, bet arī cilvēku priekšā. Viņi piedomājuši pie tā. Un tātad par to ir jādomā. Mēs varam kādreiz teikt, mēs jau darām draudzes darbu. Mums nav te nekas jādomā, vai ne? Un es zinu, bija kāda draudze, es pat nezinu, kā notiek šeit, vai kāds kaut ko pieraksta par lēmumiem, vai ir kaut kāda, es nesaku, ka to vajag darīt tagad, bet ir jāpadomā par to, lai nekad nerastos neviens aizdomas. Tāpēc mums draudzē ir grāmatvedis, tāpēc ir cipari, kas tiek atspoguļot, cik reizes gadā, es neatceros, 4 reizes gadā, ja? 2 reizes gadā. Un tāpēc jau tas tiek darīts, lai kādā brīdī kāds neteikt, kas te īsti notiek, vai ne? Bet es zinu, ka bija kāda draudze savā laikā, kur mācītājs jauns atnāca, un viņš tā apmēram to pagriež. Viņš teica, mēs visi Dieva bērni. Un padomas sēd, viņš teica, te neko nav ko pierakstīt. Un pārstāja pierakstīt, protokolēt, ja? Jo parasti baptistu draudzēs protokolēt tādas sēdes, kur sanāk kopā, pierakst, pa ko tiek runāts, vai ne, un kādu lēmumu tiek pieņemts. Un tas ilgi negāja. Tur tai draudzē kaut kas aizgāja šķērsām visu tādu darīšanu, jo agri vai vēl tu sāc sapiņķerēties, kas tad tik lemts, kas netika, kurš ko. Ir kaut kas jāpiefiksē, ir jābūt skaidrībā, kur mēs ejam, ko mēs darām, vai ne? Un tāpēc ir svarīgi, ja tas nerada problēmas, mēs sakam, viss kārtībā, šobrīd vilciens kustās labi. Bet īpaši, ja runa par naudu, tad ir svarīgi, lai cilvēki neteikt, mums ir aizdomas. Man liekas, mums tajā lietā viss ir nokārtots. Ja? Tā kā par to ir svarīgi domāt. Pāvils saka, mēs iepriekš domājam par to. Mēs pārdomājam tās lietas. Tā. Un šis ir tas cilvēks, ar kuru kopā iet šitais te. Un tas centrs ir, protams, evaņģēlijs. Tad ir 3. cilvēks. Tiem līdz mēs nosūtījām brāli, ir 3. par kura centību vairāk kā dažādos gadījumos esam pārliecinājušies. Tagad viņa centība ir vēl lielāka, pilnīgā paļāvībā uz jums. Un šeit atkal ir svarīgi pievērst uzmanību tieši šitam te centība ir vēl lielāka. Tā, ko mēs te redzam? Tātad pirmā daļa dod raksturojumu par šo cilvēku. Viņi vairāk dažādos gadījumos jau ir tikusi uzrādīta. Otrā daļa ir tā kulminācija patiesībā. Kad viens ir, ka viņš ir parādījis jau to centību, bet otrs ir, ka viņš skatoties uz tiem cilvēkiem, pie kā viņš dosies, viņa centība ir vēl lielāka. Ja? Tas nav tā, ka viņš vienkārši ir centīgs, viņam pasaka, hei, skaties tajā virzienā, tur ir tava kalpošana. Viņš reiz, jā! Viņš liekas, mēs tev pazinām, vai ne? No kurienes tas nāca, vai ne? Liekas, ka viņš ir vēl gatavāks. Un tad ir tas vārds pilnīgā paļāvības jums. Mēs par to padomāsim. Bet pirms to darām, tātad par tām labām lietām, ko redzēt cilvēkos. Pāvils pats to atspoguļo 1. vēstulē. Es pateicos Dievam vienmēr jūsu dēļ par žēlastību, kas jums ir dot Kristu Jēzu. Kaut arī tur ir problēmas, jums ir žēlastība dot. Jo ar viņu jūs esat kļuvuši bagāti visās lietās, visur vārdos un atziņā. Brīnišķīgi. Problēmas, bet viņi ir bagāti vārdos un atziņā. Tāpēc, ka Kristus liecība ir likt stipri pamat jūsu vidū. Tur bija problēmas, ka mēs lasām caur tajā vēstulē, tur ir tiesāšanās, tur vēl kaut kas un netiklība. Bet Kristus liecībā ir likt stipri pamat. Tādēļ jums netrūks nevienas dāvanas. Arī tādas labas lietas, un jūs sagaidāt mūsu kunga Jēzus Kristus parādīšanos. Tāpat arī 2. vēstulē
iepriekš jau lasījām, bet tā kā jūs esat sekmēm bagāti visās lietās, ticībā, vārdā, atziņā, visās centienos savā mīlestībā uz mums, tad esiet bagāti arī šī labdarības lietā. Tātad tas ir tas, kādā veidā Pāvils to redz, un tas ir tas arī, kas parādās par šo cilvēku. Pilnīgā paļāvībā uz jums. Viņš kaut ko redz, skatoties uz korintiešiem. Tad, kad mēs lasām Galatiešiem, 5. nodaļa 10. pāns, mēs lasām tā: es paļaujos uz jums, ticībā tam kungam, ka jūs nepieņemsiet svešas domas, bet tas, kas jūs sajauc, saņems sodu, lai būtu kas būdams. Galatijā bija problēmas tajā reģiona draudzēs. Un tad, kad Pāvils raksta, viņš saka, es paļaujos uz jums. Kā tas var būt? Oriģinālā tur es esmu pārliecināts jūsos, ja man ir pārliecība jūsos, kungā, tad pašam paliekot kungā. Tas nozīmē, pat tad, ja cilvēki pieviļ, viņš ir stabils, tāpēc, ka viņš stāv kungā. Un tāpēc, ka viņš stāv kungā, viņš var izteikt pārliecību par to, ko tie cilvēki varētu darīt, kas arī ir kristieši. Un tas lielā mērā parāda gan to drošību, ar kādu mēs varam izteikt pārliecību, gan arī to pareizo skatījumu, no kurienes mēs viņu iegūstam. Mēs nestāvam aizdomu purvā, kad mēs skatāmies uz citiem. Mēs nestāvam savā pieredzē, kad mēs skatāmies uz citiem, sakām, tur nekā nebūs, es jau viņu pazīstu 3 gadus, vai ne? Bet mēs stāvam kungā, kad mēs skatāmies uz problēmu cilvēkiem, kā to dara Pāvils, un saka, būs labi. Man tas ir grūti izdarīt, personīgi. Tas nav viegli, tas nenāk dabīgi. Kaut vai paņemiet, tad jūs domājat, Mārtiņ, par ko tu runā? Mums tādas problēmas nav. Ja jums ir vēl viens cilvēks mājās, kristietis, ir? Daļai jums ir, vai ne? Jūs satiekat vēl vienu kristieti draugu, tā kaut vai vienalga. Un tad, kad jūs kādreiz bišķiņi sastrīdaties, jūs spējat stāvēt mierīgi un teikt, hei, Jāni, pa ko mums strīdēties? Viss būs labi. Un viņš arī stāv kungā, jūs stāvat kungā, un viņš stāv kungā un saka, Mārtiņ, protams, es nezinu, kā mēs vispār iesākam. Parasti tā nenotiek, tas nav tik vienkārši. Ne? Vai arī sieva skatās savu vīru, vīrs skatās savu sievu, vai ne? Es runāju par kristiešiem tagad. Tas neiet tik viegli, tur kādreiz stundiņu paiet, un tad mēģina teju piedāvāt, vai ne? Un tad vēl negrib ņemt. Un tad, nezinu, kur kungā nekāda stāvēšana tur nav. Es mēģinu jums parādīt, ka tā ir tāda reāla lieta, ko ir jāredz mums. Pāvils šeit nerunā kā slims cilvēks, un es skatos uz jums, viss būs labi, vai ne? Es jau aizmirstu, par ko mēs runājam. Viņš zina, kādi ir korintieši. Un viņš redz, ka šis brālis, kur viņš sūta, redz, ko Dievs var darīt to cilvēku dzīvēs. Iedomājieties, viņš sūta cilvēku, kurš redz vairāk par to, kas tur ir. Es gribētu uzticēties tādiem cilvēkiem. Vai ne? Tās ir opcijas. Mēs varam kādu sūtīt un teikt, ko tu domā, es aizsūtīšu tevi uz Alsungas Baptistu draudzes. Tu varētu tur palīdzēt. Un tas cilvēks saka, zinu, ko es pats nāku no Alsungas, un es visus tos cilvēkus pazīstu, kas ir draudzē. Diezgan bezcerīga situācija. Tas ir viens variants. Otrs variants ir, kad tu saki, ej uz Alsungas draudzes, tur ir problēmas, viegli nebūs. Un viņš saka, Mārtiņ, protams, viņi parāda kaut ko tādu, ka Kristus no viņiem uztaisīs, tur es nezinu, Alsunga kļūst par Kurzemes misijas centru, vai ne? Ka viņš ar tādu ticību var skatīties un pārliecību par to, kādu darbu Dievs darīs to cilvēku dzīvēs. Tās ir tie 2 dažādi skatījumi, vai ne? Kuram tu gribi uzticēties? Ja? Tādam, kurš neredz neko, vai tādam, kurš parāda to? Un vai mēs to redzam? Vai tas ir dabīgi? Man tas nav dabīgi. Man gribās ļoti reāli skatīties. Laikam mēs visi sakām, mēs esam rietumnieki, mēs esam saprātīgi ļaudis, vai ne? Mēs skatāmies reāli. Bet mums jāskatās ticībā. Mums ir jāskatās ticībā, un tas ir tas, ko viņš saka šeit par to cilvēku. Tā. Viņi tiek sūtīti visi kopā. Un mēs redzam, kāda uzticība viņiem visiem tiek parādīta. Un tur, kur mēs meklējam tādus kvalificētus darbiniekus, kas nebaidās iet un ticībā dzīvot un strādāt, tur ir svarīgi, ka parādās tieši šis moments arī pēdējais. Un tagad pēdējais kopsaucējs par visu, 23. 24. pants.
Kas attiecas uz Titu, tad viņš ir mans biedrs un līdzstrādnieks. Kas attiecas uz mūsu brāļiem, tie ir draugu sūtņi Kristum par godu. Tātad kvalifikātori priekš sadraudzības, kalpošanas ir šeit parādīti. Ja? Tātad šajā kontekstā, kur ir vajadzīgs finanses savākt. Viņš sagaida, ka tas notiks, un viņš sagaida, ka tas notiks arī draugu priekšā. Jautājums, kāda ir tā mūsu aizmugure? Pāvils par Titu saka, viņš ir mans, tāds un tāds. Par brāļiem viņš saka, draudzes ir aiz viņiem. Ja kādam būtu kaut kas jāpasaka par mums, tad vai mēs apzināmies, ka kaut kas ir aiz mums? Vai tā ir draudze, kur mums uzticās, vai tas ir kāds cilvēks vai vairāk cilvēki, kas ir uzticējušies mums un saka, ej, mēs uzticamies tev, ka tu to darīsi un darīsi pareizi. Man liekas, ka tas ir labi, ka mums ir tā. Tas ir kaut kas līdzīgs kā tāds anekdotisks veids, kā skatīties uz lietām. Ja kāds cilvēks, piemēram, domā, ka viņš ir dziedātājs. Un viņš saka, mūsu draudzē, piemēram, viņš Tomam saka, Tom, ja kas nosaka dziedāšanu, varbūt Toms burtiski ne, tas Filips vairāk. Viņš iet pie Filipa, viņš saka, es gribētu dziedāt. Viņš tā, Filips saka, pamēģini, viņš kā kaut ko nodzied. Ok, varbūt pamēģināt. Un tad viena svētdiena pienāk, un viss tur, kas notiek tajā svētdienā, varbūt vēl skatu uzdrūdas bišķi, un vēl kaut kas, un galīgi izgājušās varbūt. un tad viņš pēc dievkalpojuma, viņš varbūt to nejūt, pieņemsim. Viņš pieiet klāt Filipam, viņš saka, zini ko, Filip, man tik ļoti patika. Un cilvēki tik ļoti uz mani skatījās. Man liekas, ka vajadzētu man vēl to darīt. Un tad tas jautājums ir, paklau, vēl kāds tev to teica, ka tev vēl vajadzētu to darīt? Vai tikai tu to redzi? Un šeit ir līdzīgi. Nerunājot par mūsu draudzi. Tad, kad mēs kalpojam, vai mēs zinām, ka aiz mums ir draudzi, vai arī patiesībā ir otrādi kādreiz, kad cilvēks tik ļoti raujās un dara, un patiesībā viņam mēģina kaut ko teikt, un viņš nevienu negrib dzirdēt. Un viņš pat drīzāk sajūtās, ka tāds mesija, vai nezinu, es te cenšos, es te pūlos, neviens man nesaprot, un neviens man negrib atbalstīt. Varbūt, ka tev nevajadzētu nemaz tur censties un pūlēties, varbūt tas nevietā. Bet ir tādi cilvēki, jūs zināt, draudzēs mēdz būt cilvēki, kuri negrib apstāties un negrib dzirdēt, ka kāds viņiem kaut ko saka. Viņi pazaudējuši visu aizmuguri jau. Un Pāvils saka, Titam ir aizmuguri un šiem diviem cilvēkiem ir aizmuguri. Tā. Tad parādiet viņiem savu mīlestību un attaisniet mums labu atsauksmi par jums viņu draugu priekšā. Interesanti ir, ka skatās šo pēdējo pantu. Šeit parādās tāda Pāvils izteiksme, varētu teikt latviešu valodā. Pareizi? Parādiet. Oriģināls drīzāk saka tā, tad jūsu mīlestības uzrādīšana, mūsu lielīšanos par jums viņiem uzrādītam draugu priekšā. Lielīšanās, Pāvils saka. Tādā veidā. Parādīdami. Jautājums, ko īsti viņš pasaka, ja viņš to tā divdabi pievieno klāt, tad parādiet, tāpēc parādiet. Jeb tāpēc parādīdami viņiem šīs lietas. Vai tas ir, mēdz kādreiz teikt, Pāvils divdabis vai kaut kā tā. Bet tas vien, ka tas ir divdabis, tas man arī liek domāt par to, ka tam ir jābūt tam fonam. Pat tad, ja mēs teikt, pārveidosim viņu par Pāvils izteiksmi, izklausīsies loģiskāk. Bet tas ir tas fons, ka tas ir divdabis, tas parāda, kāds ir fons, kas ir vajadzīgs. Parādīt mīlestību un uzrādīt tā labā atsauksme, ka tā ir patiesa. Tam ir jānodrošina tas fons tiem cilvēkiem, tiem kalpotājiem. Un
Un to viņš saka jau tai trešai cilvēku grupai. Un tad atkal tas jautājums paceļās, kurus cilvēkus tad ir vieglāk mīlēt. Ja tie iepriekšējie panti runātu par cilvēkiem, kas izgāžās, tad šis pēdējais ir daudz grūtāk piepildāms. Ja tie cilvēki ir parādījuši tādas iezīmes, ka var teikt, viņiem var uzticēties, tad tas pēdējais pants, kurš saka, tad tas ir tas, kā jums ir jāparāda šīs lietas ikdienā, tas ir daudz vieglāk. Un atcerēsimies, ka Pāvils uz korintiešiem nestrādāja ar spiedienu. To mēs 8. nodaļā iepriekš par to jau runājam. Viņš jau par to runāja, viņš nemēģinās viņus piespiest. Vienkārši parādiet mīlestību, vai jūs Kristu mīlat. Un šajā gadījumā parādiet, kā jūs attieksieties pret brāļiem, kuri tik daudz gatavi darīt un ir darījuši, lai mīlētu. Es labprāt padiskutētu par šito, bet tā kā mums ir ieraksts, tad es paņemšu vēl nākošo sadaļu. Un tā būs ļoti tuvu domās šitam te, un tad mēs varētu padiskutēt drusku. Labi? Tā, no 1. līdz 5. pantam. Bet par palīdzības sniegšanu svētajiem man nav vairs jums jāraksta, jo es zinu jūsu labprātību un slavēju jūs par to maķedoniešu priekšā, jo Ahaja jau no pērnā gada bijusi gatava un jūsu rūpība ir pamudinājusi daudz cits. Es neiešu varbūt tur nākušie 3 panti un tad viss. Un tur viņš atkal pievērš tiem brāļiem. Ja? Bet tātad šie 2 panti ir kā tāds iestarpinājums. Un ja mēs skatītos, kas tad šeit ir tas pats galvenais, uz ko viņš vērš uzmanību, viņš saka šos vārdus: man nav vairs jums jāraksta. Viņam būtu daudz ko rakstīt. Viņš ļoti daudz varētu pateikt par palīdzības sniegšanu. Viņš saka, bet tas man nav jādara vairāk. Kāpēc? Jo es zinu jūsu labprātību. Un šeit grieķu valodā apakšā ir vārds labprātība, kas nozīmē tādu nosliece, gatavību. Es zinu, uz ko jūs jau esat gatavi. Un slavēju, jeb es lielos burtiski par to maķedoniešu priekšā. Tātad Pāvils redzēja to, ka Ahajā, jeb Korintā, Ahaja province, Korinta pilsēta, tie cilvēki grib to darīt, un viņš jau bija lielījies par to Maķedonijas priekšā, un maķedonieši ir tie, no kuru vidus viņš šo vēstuli raksta. Jo Ahaja jau no pērnā gada bijusi gatava, un jūsu rūpība ir pamudinājusi daudzus citus. Gatavība un no tā izrotiešais pamudinājums arī citiem, kas ir sekojis. Tās ir tādas labas lietas, ko viņš šeit atzīmē pie šī ievada. Tātad viņu gatavība ir priekšzīmīga bijusi, tā ir ietekmējusi citus, un šajā gadījumā viņš uzrunā tos 3. cilvēku grupu. Ja? Skatāmies tālāk. Šie 3 panti, kas vēl ir pie tās daļas. Bet brāļus es aizsūtīju, lai mūsu labās domas par jums šī lietā nepaliktu kaunā, bet jūs būtu gatavi, kā es sacīju, lai tad, ja maķedonieši man līdz atnāktu un atrastu jūs nesagatavots, mēs neteiksim jūs šī cerībā netiktu apkaunoti. Tā es turēju par vajadzīgu saukt brāļus palīgā, lai tie jau agrāk noiet pie jums un sagatavot jūsu apsolīto svētības dāvanu, ka tā tiešām būtu svētības un nes kopuma liecība. Tātad, pēc kārtas apskatīsim, kas šeit ir. Pirmkārt, brāļi tiks sūtīti, lai viņu lielība, šeit, kur rakstīts labās domas, ir tas pats, kas šeit bija, vai ne, slavēju jūs par to, kur viņš saka, viņš lielās. Un šeit, kā lietvārds, lai mūsu tā lielība par jums šī lietā, te ir rakstīts nepaliktu kaunā, oriģināls sakt, lai viņi netiktu padarīta tukša. Tad, ja tie maķedonieši atnāk un redz, ka tur nekā nav. Vai ne? Ko jūs tur lielieties? Tu tur lielieties ar tiem ahajiešiem un korintiešiem, ka tik tur būs, un nekā nav. Un tā tad viņš saka, lai tas nebūtu bijis tukši, lai tā nenotiktu. Bet jūs būtu gatavi, kā es sacīju. Un tad tas jautājums, kas tiek risināts atlikušajos pantos, ja patiesībā jau sākot ar šito vietu un uz priekšu, ir kāds tad ir tas nolūks, ka Pāvils un tie, kas bija kopā ar viņu, ka viņi nevēlējās, lai
nenotiek tā izgāšanās. Ja? Kāds bija tas nolūks tam, lai nenotiktu šitais, nepaliktu kaunā? Oriģinālā te drusciņi ir citādāk, tas 3. panta beigas. Te es nezinu, kāpēc viņi ir tulkojuši, bet patiesībā oriģinālā ir lai. Lai. Tā. Un tas te vēl parādās vairāk kārtas lai. Un tāpēc es gribu parādīt te 3 domas, kuras Pāvils izsaka, kāds ir bijis tas viņa nolūks. Lai jūs būtu gatavi. Un man liekas, iezīmēšu visas 3 tūlīt, man liekas, ir ļoti svarīgi redzēt, ka tad, kad viņš ir iesaistīts, Pāvils domā par to un sūta tos citus cilvēkus, lai tie ziedojumi tik savākti, viņš domā par to 3. cilvēku grupu. Viņš nedomā tikai par sevi, kā kādreiz ziedojumu vācēji, viņš nedomā par tiem, kas viņu pārstāvēs, bet viņš domā par tiem, kas tiks uzrunāti, lai viņi būtu gatavi. Par to parunāsim. Otrā lieta, ko viņš pasaka, tas ir 4. pantā. Mēs, viņš saka, neteiksim jūs netikt apkaunoti. Netikt apkaunot. Un, man liekas, atkal ļoti svarīgs moments tas šeit ir. Tātad iezīmēšu vēl 3. lietu, jā. Un, par to cerību vispirms, ka es to neaizmirstu pateikt. Ne? Tas vārds cerība, kas šeit ir, tas vārds patiesībā oriģinālā tur ir runa par tādu, viņu tulko drošību, tādu substanci, tādu realitāti, lai šī realitātē, par kuru šeit tiek runāts šajā lietā, netiktu tas kauns piedzīvots. Un tad 5. lieta – sagatavotu jūsu apsolīto svētības dāvanu, ka tā tiešām būtu svētība un nevis kopums. Tas vārds liecība oriģinālā nav. To vārdu kopums tur var tulkot arī ar vārdiem alkatība, mantrausība. Tad, kāpēc cilvēki nedod? Tāpēc, ka viņi paturēt sev. Tad šīs 3 lietas Pāvils šeit pasaka, kāpēc viņam ir šis nolūks, lai viņš un viņa pārstāvētie cilvēki, kas ir tie sūtītāji, nepaliktu kaunā. Lai jūs būtu gatavi. Un man tas liekas ļoti svarīgi. Viņš par to turpinās tālāk runāt, ap citu, kad viņš tālāk saka, kas sēj uz svētību, tas pļaus uz svētību, vai ne? Un tas ir tas lielais jautājums kādreiz, kad gadu atpakaļ es ar kādiem mācītājiem runāju par šo tēmu. Jo, ja Dievs dos, mēs nākošreiz par to runāsim. Vai daudz mācītāji runā par ziedošanu? Gandrīz visi mācītāji, cits vairāk, cits mazāk. Es nesaku, vai mācītājs daudz, bet vai vispār mācītāji ir tādi, kas runā par ziedošanu. Vairāk vai mazāk jau runā kaut ko, vai ne? Un pārsvarā tas skar draudzes iekšējās lietas, lai tur varētu pārklāt visas tos izmaksas, vai ne? Mazāk runā par ziedošanu nabagiem, vai ne? Piekrītat, tā varētu būt. Tātad tā ir tāda viena, varbūt, nelīdzsvarotība, par to būtu vairāk jādomā. Tātad par ziedošanu runā, bet par to, kas ir vajadzīgs, lai cilvēki būtu gatavi ziedot, par to runā maz. Un mans minējums, balstoties arī, ja Dievs dos, mēs nākošreiz par to runāsim. Ja šeit ir tās svētruna vai tās 5 svētrunas gadā, kas ir jāsaka par to, ka vajag ziedot, pat tad, ja tas ir draudzes darbam, tad cik svētrunas ir par to, kā tu vari sagatavoties tam, lai ziedot? Jūs sapratāt? Un tur kādreiz ir vakums. Mēs netiekam gatavoti ziedot. Mēs tiekam aicināti ziedot. Un tad nostrādā viss kaut kas, vai vainas apziņa. Kā tad es nedošu? Man jau arī vajag. Un labi, kaut kā bišķi pagaidīšu, pārdzīvošu šo svētrunu, vai vēl kaut kā. Jo kā kurš to uztver? Bet tas ir tas
pirmais, ko Pāvils šeit saka. Mums par to ir jādomā vairāk. Ja? Pāvils saka, es gribu, ka jūs esat gatavi. Es sūtu viņus iepriekš. Mēs nāksim, tad būs tā ziedošana, bet viņi ies iepriekš. Un tā gatavība patiesībā nesākas pat nedēļu iepriekš vai 2 nedēļas iepriekš. Tā sākas sezonu iepriekš. Ja mēs skatāmies nākošās raksturvietas, runa jau ir par to brīdi, kad tu sēji. Runa ir par to brīdi, kad tu sēji. Vai tu apsēji tik daudz, vai tu apsēji 2 tik daudz? Atcerēsimies, tā bija diezgan daudz agrāras saimniecības, un vēl tiem, kam nebija, kaut kas cits bija. Ja? Tajā brīdī cilvēkam ir jāsāk domāt, ko viņš ziedos. Nevis tajā brīdī, kad viņš ir ievācis ražu vai saņēmis algu, bet tajā brīdī, kad viņš plāno, cik daudz es saņemšu. Tas ietekmē to, kur cilvēks strādā, cik viņš iesēja un tā tālāk. Ja? Bet par to nākošais vairāk. Okay. Šoreiz tikai tā viena doma, ko Pāvils saka, es gribu, ka jūs esat sagatavoti. Otrs, ko viņš saka? Viņš saka, lai viņi netiktu apkaunoti. Un šeit interesants moments parādās, ko Pāvils saka. Mēs neteiksim jūs. Pāvils nemēģina rādīt uz viņiem ar pirkstu. Pāvils saka, es esmu kopā ar jums, es identificējos ar jums. Man rūp jūsu slava. Un viņš viņus neatstāja vienus pat šajā brīdī. Viņš saka, mēs. Un tas trešais, ko mēs redzam, šeit sagatavot jūsu apsolīto svētības dāvanu. Tātad runa ir par ko? Viņam rūpēja kristīgās dzīves auglis. Runa ir par svētīšanu. Un svētība ir kaut kas, ko mēs sakām, tas ir auglis, tur kaut kas parādās. Tas ir kaut kas, ko var no malas pateikt, tas nav vienkārši iedots. Tas nav vienkārši redz, bija iedeva, palika pāri vai vēl kaut kas, bet viņi var teikt, tā ir svētība. Tur ir kaut kas bagātīgi mums iedots, kaut kas vairāk ir noticis. Ja? Vienalga, kurā virzienā mēs skatītos. Bet runa jau ir par tiem cilvēkiem, vai ne? Sagatavot jūs apsolīto, tā ir apsolīta svētība. Tā, noslēgumā. Tā tad ir svarīgi būt gataviem kalpot. Tas ir tas, ko viņš saka šeit. Ja? Viņš saka, viss būs, bet vai mēs esam gatavi pieņemt ar nolūku to gatavību pieņemt, lai tiktu uzrādīts šīs lietas, lai mēs domātu par to, kurus mēs uzrunājam, lai mēs redzētu tādu to kontekstu, kur ziedošana tiek vākta. Tātad gatavība, laba slava un labs auglis. 3., 4., 5. pantā. Ja? Tā. Sekos neliela diskusija. Es ļoti gribēšu to dzirdēt. Aktuāla tēma. Pielūgsim Dievu. Paldies Tev, Kungs, ka mēs varam Tev uzticēties. Mēs ļoti lūdzam svētī mūs pārdomājot šīs aktuālās lietas, kur runa ir par tiem cilvēkiem, kas nodarbojas ar ziedošanu, kuriem vispār var uzticēties, cilvēki, kuriem tiek uzticēta kalpošana. Un arī kaut nedaudz jau esam iesākuši runāt par tiem, kas būs iesaistīti ziedošanā, vai ar kuriem ir jānāk saskarē tiem cilvēkiem, kuriem kas kalpo. Jā. Kungs, mēs lūdzam, lai Tu palīdzētu mums šajās jomās bībeliski skatīties, bībeliski meklēt pamatojumu tam visam, ko mēs darām un kā darām. Un arī ar bībelisku motivāciju to darīt. Mēs lūdzam, lai Tu dod mums to žēlastību redzēt tos cilvēkus, ar kuriem Tu mūs esi aicinājis strādāt, ka tie arī ir jūtīgi cilvēki ar visām savām dzīvēm, ar visu to, kas viņu dzīvēs notiek, un ka mums ir jādomā vairāk tikai par to, ko mēs varam paņemt, ko mēs varam iegūt,
bet ir jādomā par to, kas notiek viņu dzīvēs, kungs. Palīdzi mums un vada mūs Jēzus vārdā. Amen.